Tā. Tagad paņemsim jaunu lapu. Ko tu vēl māki? Kas tu iemācīji uzvārdu un parakstu rakstīt? Es iemācījos no skolas laika. No skolas laika, jā? Jā. Kā sauc šo cilvēku, kas tev blakus? Ēriks Pudelis. Ēriks Pudelis. Uzraksta Ēriks Pudelis. Un kā māki tev raksta? Nu nemāki, tu tā saki, ka nemāki. Tālāk. Nē, ko tu dzirdi? Labi, nekas. Neuztraucies, tas nekas. Jā, Tagad, tas nekas. tagad kas ir rakstīts uz sērkociņa kastītes ar lielākajiem sarkanajiem burtiem? Tā. Jūrmās. Nu, kā tas būtu tā pateikt? Jūrmals. Jūrmals, jā? Jā. Pareizi? Pareizi, jā. Tagad ir jautājums, ļoti pareizi, jā. Tagad ir jautājums, kas ir rakstīts šitiem maziņiem sarkanajiem burtiņiem? Tā. Jā. Nē. Jā. Nē. Nē, tas ir. Nē, tas ir. Nā. Nu, kā tev liekas? Nā. Nē. Nā. Nē. Nap. Nē, nap. Nē, tas ir napi. Napi, jā? Jā. Tātad mazajiem sarkanajiem burtiņiem esot rakstīts napi. Pareizi? Nē, bet nekas. Viss kārtībā. Viss kārtībā. Man ir jautājums, kā tu pieņemsim, tev telefons ir vai ne? Jā. Kā tu tur vari Facebookā, kas tevi reģistrēja? Es pats. Pats, bet kā tu varēji piereģistrēties, ja tu īsti lasīt nemāki? Es tā kā uzdulu to daru. Nu labi, bet kā tu atceries, kā tur ieiet? Es uzrakstu vārdu un kodu uzrakstu un pēc tam es ielienu. Pēc tam man tur nāca tīziņa, kā jāielienu, un pēc tam es mēģinu atvērt viņu. Savu telefonu numuru zini? Jā. Galvas, jā? Neraksti viņu, nav jāraksta. Bet tad Facebookā tu pats reģistrējies, tev neviens nepalīdzēja? Nē. Kurās vēl tu portālos esi reģistrējies? Tā es jau, ka es draugos ielienu, pēc tam es turinu Facebooka, draugos. Nu, tu esi Facebookā draugos, kur vēl? Un es ir, turinu, kaut kas bija nosaukums tāds, kur es turinu visādi dziesmas, turinu tādu, turinu es arī. Instagrams, TikToks? Jā. Instagrams, jā? TikTok, jā, arī lienu. Tu uzraksti tos portālus, kur tu, kā tu saki, lien. Nu, nosaukums viņu.
tu vizuāli atceries. Nu, ja tu atceries vizuāli, tad uzzīmē. Nu, ikonas kaut vai. Facebook ikonu un tā tālāk. Nē, tu tagad raksti ēpastu, kā tu ieiet. Tu esi... Nu, labi, tas ir sīkums. Es Un saprotu. tā es ielienu iekšā, pēc tam es uzrakstu paroli, kur visādi, un tā man parādās. Un tad tev parādās, ja? Jā. Labi, bet kas tev iemācīja vispār rīkoties ar internetu? Nu, es mēģinu tā kā internetā pats ielist. Mēģinu tā kā draugos ielienu tur un visādi. Nu, bet pašā sākumā skolā tev mācīja to vai kur? Nē, pats no savas galvas. Es domāju ar savu galvu, kas ienāk prātījā, un tā kā es mēģinu tā kā ielist draugos. Nē, nu, man vienkārši brīnums, kā tu to vari panākt. Nu, labi, bet ja tu raksti vēstuli, kā tu viņu var uzrakstīt kādam cilvēkam? Man vēstuli, kā es rakstu vēstuli, jā, man uzrakst priekšā, un es paņemu norakstu. Nu, tu uzraksti priekšā tas, ko tu paprasi cilvēkam, kāda viņš tev palīdz, jā? Viņš norakst, un man to pašu lapu jānorakst, to pašu lapu jāuzrakst ar savam rokā. Nu, skaidrs, sapratu. Nu, un policija, kad tevi pratināja, pieņemsim, vai arī ņēma liecības, kā tu tur bija, viņi rakstīja tavas liecības, ko tu saki, vai ne? Jā, viņi man pratināja. Jā, un viņi tev lika parakstīties. Jā. Viņi tev lika parakstīties, viņi tev pratināja vienu pašu vai kopā ar kādu? Tur bija izmeklētāja un bija arī vīrietis. Viņi teica, mēs filmēsim un tu visus stāstīs, Vladimirs, to, ko mēs tev jautāsim. Nu, kurien tu Facebookā, kā tu dabūji, nu ko, kā tu iepazies Facebookā? Es iepazīju Erika Pudelis Facebookā. Nu jā, to es sapratu. Bet, nu labi, viņi tevi pratināja un viņi pierakstīja. Un tur cita cilvēka nebija, tur bija tikai izmeklētāji. Tur bija Santa vēl. Jā, Santa. Kas ir Santa? Nu, Zeldas. Zeldas. Jā. Kas ir Zelda? Zelda tā kā garīgam, fiziskiem, slimiem cilvēkiem palīdz, kas dzīvot ārpusē. Zelda. Nu, skaidrs. Un tad, kā tā pratināšana notikās? Viņi tev uzdeva jautājumus, tu atbildēji, jā? Pēc tam viņi pierakstīja to visu? Jā. Un viņi teica, uzskaties, tā kā tu cietušais Vladimirs, jā. Un viņi teica, tā kā mēs tagad visu informāciju savācam no tiesas, to, ko tu uzrakstīji, jā. To, ko man lika, jā. Un es visu pateicu, nu, es pats vainīgs, ka es parakstījos visus papīrus. Pēc tam tev nolasīja visu to, ko tu... Jā. Kurš tev nolasīja? Izmeklētājs? Izmeklētāja patīs nolasīja man priekšā. Visu to tekstu, jā? Jā. Nu, skaidrs. Viņi teica, es gribēju atpakaļ braukt uz mājām. No tā, kā viņa bija vārds? Tu teici, būtu tā sieviete no tās Zeldas. Santa. Santa, jā. Ko viņa nolasīja tev to visu? Viņa arī nolasīja priekšā. To, ko prokuratūra pateica. Tātad tev nolasīja gan izmeklētājs, gan Santa? Jā. Un rādīja fotografiju Erikam un Laimai. Un lika to man parādīt bildes kādas Erikam un Laimai. Es uzēju pat šitais Eriks un Reku Laimai. Un tur man lika čekstiņu apvilkt apaļu un pēc tam man lika parakstīties. Un parakstīties, cik es saprotu, tu māki, jā? Jā. Bet lasīt nemāki? Nē. Sapratu, tev nolasīja abi divi, bet tu piekriti tam, kā viņi rakstīja, ne? Nē, nu, kā es jau nezinu, par ko viņiem man lika parakstīt. Es īstenībā... Nu, viņi tev nolasīja priekšā, tu zini, ko? Jā, viņi lika, tā kā Eriks un Laimī ir apsūdzētie. Es pats vainīgs, ka es parakstījos tos papīri. Nē, Vladimir, tu nav vainīgs. Nu, viņi tagad apsūdzētie. Man interesē kaut kas cits. Man interesē, vai tu piekrīti tam, ko viņi tev nolasīja, ja ne? Es jau teicu, ka es negribu nevienu apsūdzēt. Vai tu tur bija rakstīts, kad viņi apsūdzēti tiek? Jā, viņi man rādīja fotografiju, Laimu fotografiju un Eriku fotografiju. Nu, ko viņi tev teica? Un rādīja vēl šito no advokātu, to dušīgo fotografiju rādīja. Kādu dušīgu advokātu? Viņam vārdu uzvārdu zini? Tas, Uldis. Uldis? Jā,
rādīja fotografiju. Šķiet, tu pazīsti šito zēnu? Es teicu, jā, Uldis. Un uzvārds, kā viņam ir? Nē, uzvārds es nezinu, kāds uzvārds. Viņa teica, ka tas ir advokāts. Jā. Nu, ko viņa teica, ka Un viņš viņa labājis vai sliktais ir? Un viņš teica, tu zini, Vladimirs, ka viņš man tā kā uzdeva jautājumu, jā. Viņš ļoti labs ir, es teicu, viņš ir tā kā aizstāv mācītāju. Kādu mācītāju viņš aizstāv? Nu, to, ko Latgalē mācītāju. Nu, kā tev liekas, tas mācītājs ir vainīgs vai nav vainīgs? Nu, es jau šoreiz es pats biju vainīgs, ka es braucu pie viņas uz Latgalē un to lietu darījos. Un tad mācītājs nav vainīgs? Nu, es jau negribu apsūdzēt nevienu cilvēku. Labi, cik tev gadu bija tad? Ot, es neatceru, cik man bija gadi. Nu, pilngadīgs tu biji vai nebija? 18 tev bija? Bija, Bija, jā. Skaidrs. Labi tā, tad šitā īsā veidā beigsim to sarunu.